tagad mums ir Uldis Sēne. Es jau nezināju, kā laiku, bet tad es sāku mācīt lapus uztaisījis, un faktiski tas ir fragments no manis sarakstītā darba. Stāsts saucās, kādās formā dāvana kumģīmim, iestēlojoties vēl vakar pie jūras vasarā, uguns, kuras deg, tēvs ar dēlu lielo, dēlam 14 gadu, dēlam 40. Redz dēls, vairums cilvēku neapzināt domā šādi. Jo vairāk nekrietni un samaitāt, pie tam nekrietnāk un samaitāt par mani cilvēku. Noteikti varu justies pats. Labi, ka neesmu vienīgais tāds, kur vēl tie, kas ir vēl samaitātāk un nekrietnāk par mani. Es taču uz viņu fonu izskatos kā nevainīgs bērns. Kur vairums tur es? Ja gadījumā pēc nāves nokļuvu šālē, tad vismaz nebūtu tur vienīgais. Cilvēks nesūd, nezinu par kas un kā notiek pēc nāves. Arī nespēju līdz galam aptvert, ka par visu katrs maksā individuāli daudz dimensiju un dzīvi ietvaros. Līdz ar to, ja man būtu attiecīgā vara, tad jau rītdien pieņemt likumu, kas aizliek pornogrāfijas ražošanu un izplatību, un aizskotnēts ietīstos striptīzes klubus, ka arī steidzami ievies pamatīgi cenzūru visos masu mēģļos attiecībā šo tēmu, kas reklamē mierreiz lietojamos seksu un izlaicīgās attiecības par kaut ko normālu. Bet skolās obligāto mācību mācītos tikko izklāstīt to domu par to, ka seksziņa ir pats citīgi jāgaida līdz laulības nakties un mīļoto. Bez tam, kurš tad iepazīšanās brīdi laulību, būtu jātiek vismaz kādiem 3 līdz 6 mēnešiem, lai tīt skaidrībā par to, vai tā ir patiesa apusēja mīlestība. Ja tikai seksuāla rakstura ķīmija, tu savstarpējies simpātijas bāzes, bez mīlestības jūt dziļumu un patiesums. To sakot, viņš lēnām piecēlās un aizgāja līdz savai somai, no kuras izņēma sevi žurnālu. Līdz apsēsties savu blakus. Viņš lēnām noplēsa žurnālu vāku un ar to pašu roku lēnām to saņurkājas, iesviedz uguns, kuram lapā izdzīvot gribētu un daļa iztaisnojās. Atceļam līdz jūsas vietai kailās sievietes pavedinošo smaidu, un tad uzliesmoja. Pārvērstam smaidu, sekāks teiekšā naida grimasē, kas pazud iesāktā pelnu valdumu. Pavirzīdam žurnālu uz manu pusi. Viņš tev māja, ka teikt, tas vat man kārt noplēst un iemest ugunī nākamo valku. Neviļas pasmaidīja. Un ar vienu roku pieturēdam žurnālu, ar otru noplēst nākamo valku. Pat nepaskatās to. Patiesībā labi zināja, kas tā redzams. Jau bija to redzējis jau 10 reizi. Pirms pāris dienām sākums piedomāt, ka tu gribas redzēt kaut ko jaunu, neredzēt citas sejas, citas kombinācijas. Tagad to visu lapu pa lapai, jā, pie uguns, kur katrs pa kārtai plesām pa lapai, un saņemtāšu to metām ugunī. Tēvs teica, zinu, man ir kāda teorija, nevar gan apgalvot, ka tā ir 100% reāli, bet tomēr tāpēc, lai viņš uztāk klausos. Man novērojumi rāda, ka katram cilvēkam ir paredzēta īstā otrā pusē, ar ko viņš var būt vislaimīgāks un otrādi. Neapšaubām, ka cilvēks var dzīvot kopā arī ar rezerves otrām pusītēm, tajos gadījumos, ja notiek galvenās otrās pusītes priekšlaicīga aizviešana no šīs pasaules, varīgas spēles noteikti migrants dēļ, ka tas, teiksim, manā gadījumā, vēl tiek palaist garām. Ja es aptvēru, man māmiņš nekad nav uztvērs īsti kā savu otro pusīti. Tas lika pamatīgi vilties viņam saspringt. Bet viņš jau turpināja. Man ir aizdomās, ka liktenis paredzētiem īsti patiesiem pārim, jo kupuli ir ielikt tāda, ka garīgi kopēja imūnsistēma, kur var gan uzpildīt, padarot neiedomājami stipru, nenovājami, padarot ārkārtīgi trauslu. Ja kāds no abiem pirms vēl iepazinušies uzsāk seksuālās attiecības ar kādu citu, tad šī imūnsistēma tiek novājināta. Tā rezultātā automātiski tiek uzlikta sarežģījuma attiecībā gan uz savstarpēju iepazīšanos, gan kopā sieviešana, pat ja ir jau iepazinušies. Ne arī pārstabilitāti, jā, tomēr kaut kad beidzot kopā. Sevišķi pamanāms ir tas, ka vienam nolaišot pa kreisi, otrs automātiski, pat ja nemaz nezinu par otrās pusītes nodevību, tiek pakļauts līdziem kārdinājumam. Ja tam var novājināt imunitāti, kas padara lielāku risku, ka tomēr iekritīs kārdinājumā.
kaut kādā mistiskā veidā abas dvēseles tiek pie informācijas, ka viens vai abi ir laiduši pa kreisi, kaut arī viens no abiem nav atzinies un pat netaisās atzīties šajā noziegumā. Ja kurā gadījumā man novērojami rāda, atzīsties vai nē, pārattiecības neizbēgami tik un tā ir nolēmtas milzīgam satricinājumam. Tad no sirds tev iesaka ne tikai pacietīgi gaidīt savu īstu otro pusi, nevienu nestaigtas seksuālajās attiecībās un laulībām, bet arī nekad viņu negrāb. Svērt par pārtiku ir pārāk dārga dēls. Tā ir pretais to tev atzīst, bet tas nemāk šī fakta patiesumu. Tāpēc iesaku iekalt galvā kā ārkārtīgi svarīga informācija. Sarunās? Labi. Patiesībā es ļoti vēlētos, bet man zēri sekot šiem padomiem. Bet baidos, ka man tomēr nav tāda tiesība prasīt no tevis ko tādu, tādēļ atturēšos. Bet lūdzu atceries, iebraukt pauzās ir viegli, bet izkulties no tām ārkārtīgi grūti. Notikuši ko pagriezt par nebijuši, nav iespējams. Es sapratu tevi. Tev jāatceras uz mūžīgiem laikiem, kā priekšlaicīga seksuālā pieredze turpmāk aizmiglos tev skatījumu uz tavu īsto mīlestību, neļaujot to saskatīt. Ja arī saliks viss tā, ka viņi būs kopā ar kādu citu to brīdi, kad pats būs brīvs, bet, kad viņi atbrīvosies, jau atkal būs kopā ar kādu citu, un tā bez galva un malus. Jā, tas parasti notiek. Bet tās ir baigākās mokas draudzīgi mīļo, nenovērto šādu likteni. Tāpēc vienas neieredz tu novāpi to pornogrāfiju, kas sendē prātu un reizē arī dzīvi. Tāpēc viena ir vērts cīnīties, lai tāpēc iespējas drīzāk pazust no zemes virs. Saproti? Labi, es darīšu, kā tu saki tevi. Bez jau kādu entuziasmu atbildību. Tas labi dēls. Galvenais jau tas, ka šobrīd pasaules ir ārkārtīgi daudz bērnu, kas dzimuši nevis patiesi mīlošanu, tas ir īsto pāri ģimenēs, bet ne falšo pāri attiecībās. Bet tam mēs plānot un gribētu, bet tam neplānot un negribētu. Rezultātā bērni ir spiest klausīties skandālos un augt bez skaidrs, patiesas savu vecāku savstarpējās mīlestības, kā arī tikai viena vecāka ģimenes apstākļos, kas tam pasaulē kopumā nodara milzu kaitējumu, jo tendēt izaugt par lielāku vai mazāku egoistu un tā tālāk. Cilvēks izvērst un degradējas, bet pasaules spiest ciest līdz mūsu stūgumu un izlētības dēļ, bet bērni nedrīkst tā zina. Tie nedrīkst augt šādos apstākļos, saproti? Jā, tad labi, man prieks par to. Bet es tik un tā papildus drošībai gribu, lai tu saproti, ka tu neizvēgi no visām pusēm tiks bombardēts ar informāciju, kas atradu sataisnojumus tam, labdāšu šo teoriju un iesaistīt tad arī to, kas nav saprātīgi. Tāpēc iesaku būt ārkārtīgi uzmanīgi un neklausīties visos teikt pārgudrījos pamatojumos, kas patiesībā nav ne sūda vērti, un tāpēc sekot maniem padomiem un cenšu savas sirdspalvas paustēm. Sarunāts? Es darīšu, ko varēšu. 1 minūte. Bet tev jau sanāk, ka es arī esmu negribēts bērns. Vai kā man to negribas atzīt, bet jāsaka, pat vēdēji noteikti. Paldies! 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 Pilnīgi tā, ka jāiesaka uzņemt skolās mācību programmu. Tagad mums ir tā. Vēl viena. Nē. Mums vēl ir? Ivars Silesiets. Bet viņš nav. Un tad mums ir viens jauks nobeigums ar Gunu Rozi. Nu kādam taču ir jābūt arī beigās. Jā, bet nevarša labā. Sevišķi, ja es 2 gadus esmu pirmā. Nu tas lūk, tas man jau bija pievirsies. Vienmēr ir tāda excelenta vieta. Jā, man patiks, cik tas, ko es pēdējo dzirdēju, domāju, sieviešu žurnālos par attiecībām vajadzētu rakstīt šādā veidā, kā literatūra, nevis kā punkts. Mans stāstiņš, pēc visa dzirdētā, būs tā kā tas šlāģeris, saucas Piņķerīgs stāsts, un manuskripts ir rokrakstā. Pirmo laika taurīšu taupīšanas nolūkā es atstāstīšu. Tātad jauns pāris, precējušies 1,5 gadu, dzīvoklī taisa remontu un līmē guļamistabā jaunas tapetes. Dāvāts pa vārdam un izdomā, ka droši vien viņi visi viens otram nav iztaiguši līdz galam, droši vien kādam abiem ir noslēpumi, ko tā kā kaunās otram pateikt, un tad nolēma, ka rakstīs uz tapetes. Viņa sieviņa ar melnu flamīti, viņš vīriņš ar zaļu flamīti rakstīs tikmēr, kamēr otrs teiks stop. Tad aizrulēs, pēdējo rindiņu atstāsi otram redzamu,
Tas izlasīs to pēdējo rindiņu un turpinās. Nu, tad lūk, tas uz tapetes sarakstītais sanāk šāds. Pirmā raksta sieva. Mēs te tā līmējam jaunas skaistas tapetes, bet patiesībā es domāju par to, ka arī aizskari ir drausmīgi izbalējuši un gultai vajag jaunu pārklāju. Nebūtu slikti gultai iepirkt arī jaunu skaistu veļu. Zinu, tu teiksi, ka tas ir pilnīgi lieki, bet... Peļuk, tas tiešām ir lieki. Tās lietiņas ir vairāk jums par prieku nekā mums. Man jau nav žēl, bet tu tāpat esi super, vislabāk plika. Ja sieviete ir noļumusi, veicis tonā var rīt viegru neiedarbosies. Ja nu vienīgi tumsā un no aizmuguras. Visas tās špices un slidenie audumi ir izgudroti tikai tāpēc, lai tukšotu vīriešu makus. Tātad, slidenie audumi izgudroti tikai tāpēc, lai tukšotu vīriešu makus. Tā? Un kam ir domāti visi tie mašīnu krāmi, par ko tu izgrūti reālu naudu, lai tikai pazīmētos klases salidojumā? Tam tu pat ātro kredītu paņēmi. Un tu starp citu, naktīs krāts vēl briesmīgāk nekā tev pilnpiedziņas mīļākā. Vakar es izrāvu tev spilvenu un bliezu, līdzēji. Tagad, ko līdz iedarbināsi savu dīzeli, es tev noņemšu spilvenu. Ja kas, man ļoti patika gulēt ar diviem. Ja kas, man ļoti patika gulēt ar diviem. Opļā. Mūžam neticētu, ka tu to ierosināsi pirmā. Esmu drusciņ jautā. Kad tu to esi mēģinājusi? Pirms manis taču, vai ne? Labi, kas bijis. Ja godīgi, man arī ir bijis, tikai otrādāk ar divām. Zini, Peļuk, lai neviens nebūtu atdalīts, vislabāk būtu četratāk, Varbūt parunājam ar kniediņiem no 18. dzīvokļa. Viņi varētu uz to parakstīties. Viņa lasa, varbūt parunājam ar kniediņiem no 18. dzīvokļa. Uz ko? Ko tu ar to domā? Domā, viņi nāks palīgā izremontēt mums dzīvokli? Tas taču pie restaurācijas firmā tikai šoferis. Nē, negribu kniediņus, tad jau labāk Tomas viņš. Tas Jānis man atrausies. Baigi rulē, jā? Kā tad viņš tev tur rulē? Nē, es nemaz neesmu greizsirdīgs, lai tik rulē, kas tam man ok? Tad man izvēle ir Zinta. Tu arī no viņas šo to varētu pamācīties. Tā, izvēle ir Zinta. Es no Zintas smejies, viņai ir šausmīga gaume. Esi bijis viņas dzīvoklī. Savilkusi visādus krāmus, kā vārnas ligzdā. Ja tu redzētu viņas guļamistabu, uz korķi rauja, visas tās jēla rozā puķas, spalvēnie spilveni un plasmas seņģeļi ar apzeltītiem krāniņiem, vēru. Un zilu virtuvi kā krievenei. Es ļoti gribētu tādu virtuvi kā Katrīnai. Ko saki? Es gribu pilnīgi savādāk nekā tu iedomājies, tāpēc balsoju par Katrīnu, nevis Zintu. Ko? Viņa ir rozā, un tu arī? Pēcis esot nojauts, ka Katrīna viņam liek ragus, bet ne jau ar tevi. Es arī esmu nelabojams lesbietis, man patīk meitenes. Atļausies pirms paskatīties, kā jūs abas to darāt, bet pabeigšu es pats labi, var iedomāties, kā tu būsi safārējusies. Neķer pie sirds, esmu pieticīga. Bez trauku mazgājumās mašīnas vēl ilgi varēšu iztikt, bet vaigu nosūcēju arī nevajag tik dārgu kā Katrīnai. Kad tik ir? Kaut vai kā Zintai par 30 latiem. Nekā. Zintas vērķis maksāja 36 kopā pirkām, bet sen pirms tevis, Peļuk. Viens no dārgākajiem bija, gandrīz nemaz neatšķirs no naturālām. Kaut kāds krutais silikons. Ja es zinātu, ka tu esi tāda maza izvērtulīte, sen arī mums būtu nopircis. Varbūt sākam ar to, ka aizejam uz salonu, tur var visu lēnām izpētīt. Tā. Domā, es neesmu bijusi salonā. Diemžēl mīļais no tā, kas man tur patīk, itin neko nevaram atļauties. Tāpēc cīnāmies vien paši, kamēr mugura stīva, kā man tagad. Ja tu mācētu masāžu, tas būtu kolosāli un par baltu velti. Masāžu. Nav jau tā, ka es nemāku, Peļuk. Tikai tu nekad neesi prasījusi. Es jau mulāks pats varēju iedomāties. Es vēl daudz ko protu, ko tu nemaz nezini. Ne jau tikai gultā. Un vai tad seks dzīvē ir galvenais? Kāpēc tu ar to tik apsēsta? Ar ko? Ar to, ko katra sieviete
pelnījusi? Vai kāds man maksā par to, ka es jau pusotru gadu vāru, cepu, šmorēju, mazgāju, gludinu? Zinu, visu tu izrādās paspēju, bet es arī neesmu nekāds lūzeris. Zintai guļamistabu izremontēju es, ja kas, bet sen pirms tevis peļu. Visgrūtāk bija pielikt tos ģipšu apolonijus, tos plauktu turētājus. Viņi pēc tam ar nagu laku nokrāsoja visiem zelta pincīšus. Manējiem arī drusku trāpīja. Rēcīgi, vai ne? Bet es tev peļu ne to vienu uztaisīšu, tu man visa no zelta. Tas tiešām fēni, mīļumi. Zini, es kaut kur lasīju par visādām eļļiņām uzrīkojumu erotisko masāžu. Tikai neiedomājies, ka es esmu tāda. Bet ja reiz par vēlmēm, arī tā taču ir vēlme, tikai pavisam pieticīgi, tāpat kā mūsu guļamistaba. Sorry, peļu, toties virtuve mums būs par pilnu programmu, apsolu. Būs pat trauku mašīna, apsolu. Domāju, es nezinu, ka tu par to sapņo. Tev būs. Es gribu, lai pilnīgi viss citādi sanāk, ka mēs visu laiku par mīlēšanos vien. Bet pati sāki, un tūlīt man izrakstīsies Flomītis. Viņa paga, ko tur to gribu teikt? Stop. Un kas notika tad, kad viņi abi šo visu izlasīja? Tas ir piņķerīgs stāsts, bet saimniecībā noderēja. Tas laikam ir viss, un visiem milzīgs paldies, gan tiem, kuriem ietika pacietības rakstīt, atsūtīt un vēl pašiem atbraukt, un vēl, kas ir visbriesmīgākais, noklausīties visu to, ko citi ir sarakstījuši. Tas ir šausmīgs. Bet tas ir brīnišķīgi atkal, ka mēs esam tikpat dažādi, cik ir stāsti dažādi, un cerams, ka tā tas arī turpināsies nākamgad. Vēlreiz visiem paldies! Kamēr mēs tagad ātri apspriedīsimies un vienosimies par laureātiem, jūs varat aiziet vēl pie kafijas galda, varat aiziet arī visur, kur vēlaties, un varat uzrakstīt, nobalsot arī par savu laureātu. Arī no avīzes mums ir ieradusies viena Ziemassvētku vecinīte. Avīze teica, ka viņiem pilnīgi skaidrs, kam viņi gribētu, kurus viņi gribētu apbalvot ar publicējumu. Tā kā lūdzu. Tā ir tāda tradīcija, kad arī mēs izvēlamies savus 3 favorītus, simpātiju balvas. Un šogad mēs esam izvēlējušies par simpātijām Gunu Rozi. Paldies! Mariju Anmani. Es viņu pārstāvu. Jā. Un Ventspilnieku Jāni Valku. Vēlējāmies paziņot, ka šie darbi tiks publicēti arī portālā Ventas balss LV. Paldies! Un arī Ventspils bibliotēkas vecinīte visu laiku. Ventspils biblioteka pateicās visiem dalībniekiem, kur piedalījās, taču mūsu šī gada simpātijas pieder Alisei Festinai par brīnišķīgo darbu, par zēnu, kurš pārstāja viņu. Tavam literāta skaitām. To labāk paņemt. Un arī mūsu māja pasniedz savu dāvanu. Un, ja vēlas autors, tad vienu nedēļu mūsu mājā mums ir Nauris Lukševits. Visādi digitāla literatūras būšana. Paldies! Paldies jums! Un tagad vārds Jānim Mogam. Es domāju, ka viņam būs tāda garāka runāšana, ja kas es tev piepalīdzēšu.
Sveiki visi tradicionālajos Kurzemes prozas lasījumos. Liels prieks, ka tradīcija turpinās. Mairas Asaras iesāk to brīnišķīgi turpina Kristīna Uberga. Un, protams, sūtam sveicienus arī Mairai. Gaidām jaunus darbus. Un, manuprāt, klausoties un arī pirms tam lasot darbus, man lielu prieku sagādāja tieši laikmetīgums, ko es šogad jūtu darbos, un ka arvien mazāk ir tādu darbu, vai arī arvien vairāk ir tādu, kuros ir tiešām skaidrs gan no formas, gan satura, ko rakstnieks grib gan teikt, gan uzrakstīt, un kāds šis darbs tad galu galā izskatīsies finālā, un ka tas, protams, arī šovakar mūsu vidū bija tādi, kur iznāk priekšā un saka, ka es nezinu īsti, kas tas ir, ko es esmu uzrakstījis, un vai tas ir jau kaut kāds gatavs darbs, vai tikai sākums kaut kam lielākam, bet arī šajos gadījumos, manuprāt, tādi bija divi, tā vairāk ir koķetērija, jo ir skaidrs, ka arī piesakot darbus ar šādu uvertīru, teiksim tā, ir skaidrs, ka darbs ir pietiekami profesionāls. Un, profesionalitātes kritērija ir tas, pēc kā mēs allaž arī esam tiekušies prozas lasījumos, ierobežojumi laikā un telpā, spēja pašam rakstniekam nolasīt nepublicētu darbu ar sākumu, beigām, turklāt ierobežotā laikā. Un arī šobrīd, kad tāda žanra kanoni kā stāsts un novela faktiski izzūd, un arī izdevējiem ir grūti vismaz reizi gadā izdot vienu latviešu stāstu antoloģiju, man tomēr gribas cerēt, ka arī šī tradīcija nezudīs, un jau nākamgad iznāks atkal gan kopkrājums, kā to vairākus gadus izdeva dienas grāmata, gan arī Ventspilnieku stāsti, kā mums to izdevās izdot pagājušo gadu. Tā kā aicinātu visus strādāt pie īsas formas, krājumos iekļaujamiem stāstiem. Jā, tad mēs noteikti to izdarīsim, ja būs stāsti. Tā ir. Jo mēs visi atceramies padomu okupācijas gados šo skaisto sēriju stāsti, kas iznāca katru gadu, un tur tiešām var katrā gan 15 līdz 20 tā brīža karstāko stāstus lasīt. Otrs, es pārstāvēju žurnālu Latviju teksti, un varu paust prieku, ka arvien vairāk ir kultūras periodikas izdevumi, kuros beidzot ir iespējams publicēt stāstus, ka tie nav tikai mūsu žurnāls, kurā līdz šim, vēl līdz pagājušo gadam 4 reizes, bet šobrīd jau 6 reizes gadā ir iespējams publicēt faktiski 2 stāstus katru numuru, bet ka stāstus publicē arī žurnāls Vārds, Jaunā gaita, Lasītavu, ko organizē Kultūras dienu, un arī drīzumā gaidāmais žurnāls Tīraksts, kas, manuprāt, protams, vēl arī Satorija, un tas laikam arī viss šobrīd, bet, ja tā kaut vai skaitliski vai matemātiski rēķinātu, tad, manuprāt, Latvijas kultūras periodikā vismaz 20-30 stāstus gadā ir iespējams publicēt. Līdz ar to aicinām visus arī iesūtīt kultūras izdevumiem. Lūk, jā, pirms balvu pasniegšanas tas būtu apmēram viss, ko gribēju teikt. Jā, varbūt es tagad esmu paskatījusies par vietējo balsojumu. Un jāteic, ka te mums bija 3 tādi kandidāti. Diezgan sīvi cīnījās Jānis Valks ar Gunu Rozi, tomēr uzvarēja Alisa Redvina. Mēs tā steidzīgi improvizējām arī. Un te Alise ir, kur rakstīt nākamos darbus. Uz papīra maz raksta, bet es domāju, ka vajag to rakstu uz papīra. Brīnišķīgi. Jā, varbūt tagad Jānis var paziņot savas balvas, kuras tu piešķir.
Un tad mēs paziņojam tos uzvarētājus, kur tad brauks uz Rīgas lasījumiem, kas laikam ir tad tā lielākā balva. Tā, tad mums dāvanās ir 3 latviešu tekstu abonementi nākamajam gadam. Ne, nevis 3, bet 5. 3, tāpēc, ka 3 ir klātesoši un 2 nav klātesoši. Aiet Uzarelei. Iepriekšējie numuri un arī nākamo gadu, visu gadu. Lūdzu, iesūtiet adresi. Jā. Jo jaunajiem, man šķiet, īpaši jaunajiem, vecākiem jau arī, ļoti svarīgi ir tomēr arī ne tikai rakstīt, bet drusku arī lasīt paši. Mārtiņam Bērziņam. Kurš nav laikam, jā. Viņš Bērziņš nav. Mēģināsim ar viņu sazināties. Kristīnē laikam ir vadies, jā? Jā. Ainai Lelei. Un vēl no klātesošajiem, nēsošajiem Kitijai Nulleis un Arnim Bukam. Jā. Sveicam autors. Tā, un 5 Mansarda balvas. Pirmā par kinematogrāfiskumu grāmata par Tevo Tulio, latviešu izcelsmes somu režisoru Sandrai Vensko. Pārējiem pamatojumi nebūs tik precīzi. Naurim Lukševicam. Alīsē Redbiņai. Kārlim Nikhanam. Un Brindai Ceriņai. Jā, nu tagad mums vēl ir viena balva, varbūt ir vēl, ja jums ir vēl kādam kādas balvas, lūdzu sakiet ātri vai klusējiet tad līdz galam. No Liepājas kultūras pārvaldes, jā? Jā, lūdzu, Sandra. Jā, man patīk tas formulējums, kad cīnījās, jā, kurš cīnījās, kurš ar kuru? Guna Rozara. Guna Rozara, jā, tas jau tad es tikai nesformulēju. Jā, bet Gunai Rozai ir Liepājas balva. Jā, nesmu saņemt. Mēs ceram arī nākamajā gadā, mēs arī savu balvu Liepājas. Tas ir viena, tas ir tas. Tas ir tas. Paldies. Nu jā, protams, ka visgrūtāk bija izdomāt, tad, kurus mēs sūtīsim desantā uz Rīgu un ceram, ka mūs tur kārtīgi pārstāvēs. Nolēmām sūtīt vienu jaunu un vienu pārbaudīt vērtību. Sūtīsim mēs tagad Jāni Valku. Es gribētu teikt tādu lietu. Es Rīgā jau 2 reiz lasu 2 vietās, tāpēc es savu vietu kādam var atdot? Savu vietu varbūt kādam var atdot, Rīgas tā darīt. Es nezinu, Jānim jājautā droši vien. Kā ir? Jā. Labi, tad es sadošu šai kundzei par vieto iepjaut. Dārcais Virbulē? Jā. Jā, labi. Jo man es lasu gan iespējas pasākumā, man svētdien brokastīs, un es abās vietās lasu vienu to pašu darbu, bet ne šo, un tā kā... Nu, labi, tad vēl ir 3. reize, tas... Atcer Virbulē ir Jāni Valka rekomendācija. Un mēs sūtam Alīs Redņu, protams. Mums tagad dalīs. Liels paldies par darbu, un mēs ļoti sekosim gaitām Rīgā. Un turpmākajām gaitām, ne tikai Rīgā. Jā. Paldies. Varbūt jūs gribat ko klausītājiem un rakstītājiem pateikt. Man nepadodas runāt. Labi, rakstiet. Mēs no šajienes gribējām pateikt, ka Alīs blakus pēc Glasnēras saviem matiem izskatījās vienkārši perfektām. Jā, Adamsons. Tas vispār ir Eriks Adamsons, kurš noklausījās, un ja nu kāds no rakstītājiem vēl nav lasījis Adamsons stāstus, ātri to izdariet.
Es domāju, ka tas jums iespējams būs liels atklājums, ja neesat lasījuši. Es domāju, ka Ādamsons varētu būt mums te tāds patrons tieši stāstu lasīšanā. Ne? Jā, nu paldies, nu tas ir arī šobrīd viss, un mēs esam priecīgi, ka jūsu bija daudz, un ceram, ka nākamgad būs vēl vairāk. Tad mēs varbūt rīkosim kādā lielā hallē, varbūt muzejā vai kur, bet nu, te arī bija gana mīlīgi. Tiešām liels paldies un veiksmi jums šā trakā gada nogalē, lai jums ir gaišums un prieks un miers. Un vēl uzmanību lūdzu sirsnīgi paldies, teiksim, un graujošu aplausus Andrai un Ventspils mājai. Mīļai Ventspils bibliotēkai. Protams, ka mēs ceram jūs visus šeit ieraudzīt kādreiz mūsu mājā kā rezidentus. Gaidīsim. Un tagad mēs varam vēl nākt kādu glāzi karstvīnu vai kādu mūsu pašu cepto pīrāgu apēst. Thank you.